Čau visi, te ir Niks ar Ingusu. Un šajā video mēs ar Ingusu tā kā aprunāsimies. Ingus ir viens no mūsu klientiem, kas ir bijis kā klients. Šobrīd aktīvs nav klients, bet ir bijis. Un mēs ar Ingusu parunāsim par to, kas bija tās lietas, ko mēs palīdzējām kā NJ Media sasniegt, kādi bija tie redzamie iegūmi, redzamie situācijas. Un Ingus pastāstīs par to procesu. Un, jā, šis būs tāda saruna, lai tie, kas apsver sākt ar mums strādāt, lai saprotu, ko mēs palīdzam darīt, kas ir tās lietas, un jā, tas ir tas galvenais mērķis. Čau, Ingus! Jā, sveiki! Un, Čau! Jā, un Ingus varbūt var pastāstīt īsi, ko nodarbojas Vortex, lai Jā, protams, Vortex nodarbojas ar dažādu uzskaitas risinājumu izstrādi un integrāciju uzņēmumos. Pamatā mums ir gatavi produkti, tas ir apsaimniekošanas, grāmatvedības, noliktavas risinājumi, tā kā CMS sistēma. Tad, kad, kas Ingus varbūt bija tas galvenais iemesls, kāpēc kā jūs ar Vortex kompāniju sākāt ar mums strādāt? Jā, teikšu tā, ka būtiski bija jauno klientu piesaiste. Ikdienas process aizņem diezgan apjomīgus laikas resursus, un šis jautājums bija tā kā novirzīts otrajā plānā. Es vienkārši jautāju tev, lai labāk saprotams, kas bija tās lietas, kā tu vismaz no savas puses redzi, kas bija tās, ko mēs palīdzējām izdarīt un panākt? Konkrēti, jā, teikšu tā, ka ļoti efektīvi jūs darbojaties tieši ar šo te līdu atrašanu, potenciālos nosacīti interesantu piesaisti ar teikšu tā, ka diezgan kreatīvu pieeju un dažādām interpretācijām un iegūstot, principā, man tieši vajadzīgo rezultātu. Kā tas izpaužās? Attiecīgi, jūs sameklējāt, jūs, principā, norganizējat visu procesu, lai to varētu palaist. Bija man vairāk vai mazāk jāiesaistās tā kā ar kaut kādu noteiktu lēmumu pieņemšanu par vienu vai par otru variantu, ko jūs piedāvājāt. Es tev pastāstīšu nedaudz, lai arī saprotamāks. Mēs tā kā uztaisījām priekš šāda produkta, interesējot materiāli, kā to darīt tiem, kam ir apsaimniekošanā nami daudz. Tad ir iestīta tāda programma, kā to darīt efektīvi. Tās tā kā materiāls, tāds PDF materiāls, kurš iet internetā, viņš rādās reklāma, un tad cilvēki, ja viņi grib, viņi uzspiež uz viņu, un viņiem ir iespēja viņu tā kā saņemt. Apmaiņā pret kontaktinformāciju, kas aiziet Ingusam uz viņu tā kā kompāniju, kur viņi var sazvanīties, veidot pārdošanu un iegūt reālus klientus. Es pareizi pateicu? Jā, tieši tā. Ļoti efektīvi arī bija nomenedžēts jautājums par katras tās kārtiņas fiksēšanos noteiktā vietā, kur varēja pārskatīt par laiku un veidot šīs te piezīmes. Līdz ar to arī ļoti efektīvi strādāt ar šiem te līdiem, kas bija ienākuši. Kā tu, Ingus, varbūt domā, kam tāds process būtu tā kā vērtīgs un vai tādu procesu vajag citiem? Bez šābām uzskatu to, ka šāds risinājums noteikti ir jāpamēģina. Domāju, ka tas sniedz labu rezultātu. Personīgi no manas personīgās pieredzes šie bija apmēram kaut kādi 50, 60, 70 līdi, kas bija diezgan mūsu šaurai mērķa auditorijai ļoti efektīvi piesaist. Un vēl jau ir tā lieta, ko mēs nepieminējām, ka to var tā kā kontrolēt. Jo vairāk Ingus būtu investējis un investētu vēl tā kā reklāmā, jo vairāk viņi būtu, jo mazāk, tad attiecīgi kā mazāk, ne? Un tas jau man liekas tāda būtiska lieta. Bez savām. Jā. Kas varbūt tavuprāt ir tāds kā process, ko jūs varbūt iepriekš darījāt, lai piesaistītu klientus, un tad atradāt, ir interneta risinājums, to, ko mēs ar Media darījām, palīdzējām, un kā atšķirās, varbūt, kas iepriekš tika darīts, lai piesaistītu, kā tur varbūt? Principā, pamatā tika izmantot augstie zvani, kas arī, protams, deva rezultātu, bet šeit ir dažādi, kā teikt, visi sādāji, ka tas klients ir, tā kā nosacīt, atnācis pats. Tas ir viens, otrs, ka tu viņam zvani, mēģini piedāvāt savu pakalpojumu, tas sanāk tā, ka tu pie viņa tā kā vērsies. Bet šajā variantā, ko nodrošina tu, Nik, attiecīgi ir tas, ka klients vēršās, un tu jau saņem nosacīt siltu kontaktu, kuru atliek tavā ziņā, cik efektīvi tu vari viņu apstrādāt un iegūt vajadzīgu rezultātu.
Jā, super, tu pateici ļoti, ļoti labi. Nu, tā arī ir. Un, piemēram, daudzreiz ir grūti iet atpakaļ uz to procesu, ne? Bet, iespējams, viņai vajag uzturēt, ne? Jo tu jau zini, kas ir tie konkrētie klienti, bet ir bieži grūti attiekt atpakaļ. Tas mums tā pašiem bija, ka mēs paši sākām ar augstiem zvaniem, zvanīt. Palielam, brīdīgi forši. Kas ir kaut kas tāds, ko Vortex skarās nākotnē sev attīstības ziņā? Bez šaubām noteikti atkārtosim šādu tipu aktivitātes, jo es domāju, ka tas ir efektīvi arī mūsu uzņēmumam, jo šie konkrētie cilvēki ir vismaz noteikti mērķa auditorijas, un viņiem ir saistība ar mūsu produktu, un pārējais ir sarunas jautājums, un spēja izveidot kontaktu tā kā no mūsu puses. Super. Man liekas, liels paldies Ingusam par šo sarunu. Un šīs sarunas mērķis ir varbūt tiem vienkārši pastāstīt, varbūt, jo Ingus var labāk pastāstīt to, ko mēs tagad darām, palīdzam, nekā es pats, jo bieži vien tā arī ir. Jā, šī saruna, liels paldies Ingusam. Un tad paldies tev. Jā, lūdzu. Tad ar to beigsim. Mēs esam katrs savā vietā. Šobrīd ir krīzes situācija valstī, tāpēc mēs tiek katrs savā vietā. Bet jā, paldies tev, Ingusam. Šādas mēs taisīsim vairāk. Labi. Labdien.